Tā, es esmu uzrāpusies uz trepē. Savā mazā priedīte, kur ir iesējusies no sēkliņas un izaugusi šī tik varena, man šķiet kādos 10 gados vai pat mazāk. Te varētu tos posmus saskaitīt, jo galotne nav griezta, un no tiem tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un nemaz 10 nav, jā, varbūt kādi 8 vai 9 zinātāji zinās, cik ilgi viņi tur no tās sēkliņas izvīkšās. Bet, jā, viņi ir tieši tur, kur viņi pati iesējās, un es esmu apakšējo vainagu, tos zemākos zarus jau rudenī griezus, un tagad ir īstais brīdis pagriezt šeit augšpusē, lai nekrustojās zari vismaz tā haotiski, un lai nav pārāk gari, jo tad vairs viņas nevarēs nekā kontrolēt, un tur sāks paši drusku par smagiem kļūt galos. Un, jā, tad es parādīšu, ko vispirms es izgrieztu. Es griežu šo, kas krustojās nost, bet es jau no lejas skatoties sapratu, ka šis zars, kas iet tā, it kā ļoti interesanti, viņš vijās uz augšu, bet lai neredz tādu hausu sajūtu un nekrusto tā nežēlīgi visu, tad man tas jānogriež šeit, lai saglabājās tas šeit viena tāda smuka platforma šajā vietā, un tur augstāk es nogrieztu nost. Tā man kādreiz būs tāda jostiņa, kurā es varu salikt skaists šķēris, tāds maciņš, ja, kā smalkiem dārzniekiem, bet tagad es viņus kaut kā tā noliku. Es paņemšu lielās šķēris, ar kurām es varu droši nogriezt šito vietu, visai lielo, pamatīgo zaru. Tā. Op. Noīsināšu arī šajā vietā. Un šis, kas ir šeit, arī apakšā, kas karājās uz leju, noņemam nost. Tā. Uz augšu, uz leju, galu. Šis ir uz leju izkāries. Un tagad, lūk, šeit ir nākamais moments. Šeit ir ļoti skaists zars, bet ļoti tālu jau uz priekšu. Un tālāk mēs vairs to nespēsim izkontrolēt un izveidot kaut kā pēc savas saprašanas. Tad tas būtu jānogriež šeit. Viņš smuki te savilksies. Un tad mēs vēlāk izvēlēsimies, kuru zaru mēs uz kuru pusi gribam virzīt. Ne zaru, bet jā, to zariņu, kas te nāks, kādā virzienā tas harmoniskāk izskatīsies kopainā. Tā. Es tagad paņemšu šitās šķēres. Viņām vajadzētu spēt tikt galā ar šo rasni. Priedi visai mīksts. Koks labi griežās arī ar tādām mazākām šķērēm. Tā, šito apakšējo nost. Un arī šeit galu, un es jau redzu, ka es šo gribu drusku citā virzienā. Tā, un tagad to iegriežot, lai pēc tam nekrustojās tie zari, kas ir tajā vietā. Te viens uz leju. Tā, kas te vēl par lielajiem zariem? Tā, redz, kur te konkrēti krustojās zari, bet es jau redzu, ka man šis nav vajadzīgs tā stālt gaisā. Man šitai vietā tas ir jānogriež. Tas nozīmē, ka es pakāpšu mazliet lejā un nogriezīšu to no lejas. Tad, kamēr es esmu šeit, es varu vēl šito nogriezt. Tā, šitas arī būs jāgriež, to uzreiz. Tā, un šis lielais vidējais. Op, nāc lejā. Opā. Tā. Tā. Nu re, šis ir tas, par ko es runāju, kur ir sakrustojušies zari, un šo var mierīgi griezt īsināt. Tas ir tieši pēc mūsu plāna. Mana plāna.
Tā. Priedi tik liela, ka es varētu bez mazā viņā jau ierāpties un stāvēt. Nu labi, vēl jau šūpojās. Tā, rekur. Mums ir viegli nogriezt. Un arī šis ir par garu. Un vispār arī tas ir par garu, to pēc tam. Tā, un te tagad labi redzams, ka arī šo var noīsināt. Un tā, kas tur tālāk rādās, tagad jāpaskatās ir šādi. Tātad tur jānoīsina gals, un es vēl domāju par šo priekšpusē ļoti lielo. Un tad skatīsimies, kā uz augšu sadalās. Vajadzētu būt tādam harmoniskam līdzsvaram, jo šai priedei nav doma, ka es viņu kaut kā baigi nopietni locīšu. Viņai pašai ļoti skaisti tie zari. Šeit tas stumbrs ir tā mazliet izliecies, viņš atkal iet uz augšu, pieliecies. Nu, smuki tā izveidojusies, un tad mums vajag arī to zaru ritmu tādu vieglu un saskanīgu. Paskatīšos no citas puses. Tā. Ups. Kā tas tagad rādās? Man liekas, ka šis būtu jānoīsina. Jā, tad būs uzreiz būs labāks skats līdzsvaram. Un šis, kas iet uz leju, un te, kas iet uz leju. Jā, un te, tā kā man ir blakus vēl priedis šai visā pilnībā pietiek ar zaru jau šobrīd līdz šejienai. Līdz šai vietai. Un es varu nogriezt to te. Šai vietā. Līdz kādi lieli zari zemi. Tas viss būs kārtībā. Kādam varbūt bail skatīties. Bet, nu, es tiešām jau sāku justies diezgan droši par to, ko es daru, jo ir sakrājusies, zinām, pieredze. Un pagaidām priedes nav apvainojušās uz mani. Bet kopiespēju man gribās radīt tādu vieglu, pamazām tie zariņi tā sadalīsies uz dažādām pusēm un izveidos interesantu struktūru. Tā. Tagad man vajadzētu tikt pie šī zara un uz augšu. Jā, un te ļoti noderētu, protams, ārkārtīgi stabilās japāņu trepes, kuras ir nivaki trepes tādas, ka var ielikt to garāko galu dziļi iekšā koka tajā pusē, un tad es būtu ļoti, ļoti tuvu īstai vietai klāt un ārkārtīgi stabils. Kamēr nav tādas trepes, tikmēr iztiekām ar to, kas ir. Šitās šķērs man aizies. Tā. Reiz šim te lielajam zaram derēs droši vien. Op! Jā. Viss notiek. Un tā. Tagad es pielabošu arī šo vietu. Te uz leju, uz augšu. Šito centru nost. Un būs iespēja atkal tiem zariem interesanti augt uz sāniem. Nevis kā slotai tā vienā virzienā, ja? Tā, te lūk, viens ir uz leju. Un šo lielo iepriekšējā gada dzinumu arī piegriežam īsāku. Un tagad man te ir jātiek klāt. Op! Tas ir nost. Un tagad šo, kas iet tieši uz augšu, arī to vajadzētu paņemt nost. Tā. Tas ir interesanti, ka tās sarkanās skudras vai kādas tās lielās, ka tās arī salien priedēm kaut ko viņi ēd no tiem jauniem dzinumiem, laikam saldi. Nav visur, bet šur tur zaros es redzu. Tā.
Vai te vēl ir kas, ko nogriezt? Ja kāds krustojās, to vēlams uzreiz izgriezt, jo vēlāk, kad zars pieaug, nobriest, tad vējā tas berzēsies viens pret otru un būs pušumi. Vai kāds vienkārši no tiem atmirs. Tā. Galotnē. Šitā tās priedzi tik ātri izaug. Ja gribās, lai priedzi ir maziņas, nu tā, sēdošas suņa izmērā, to var panākt. Man ir tieši šī paša gada priedes, kuras tāpat ir iesējušās, kuras es esmu sākus griezt masķenīt ātrāk un veidojusi, kuras beigās ir tiešām sēdoša suņa izmērā. Un tā es viņas turpinu veidot, un viņas nekādās debesīs neaizskries. Šī jau nu gan skries, bet būs tāda citādāka nekā ierasts redzēt Latvijā. Šī vietā viņam tas zars aizies interesanti uz sānu, uz smuki. Tagad varbūt kādam liksies, ka ko es te daru, fuj, smuki nav. Pēc tam jūs teiksiet paldies, smuki. Tā, šitas, es runāju par šo, kurš te kā staps uz āru no visas kopainas. Jūs teikt, kopaini neredzat, jo nav tā atkāpe, bet šis ir tas, ko es gribu nogriezt. Ups! Lūk, šit tik liels un ļoti taisns zars uz priekšu. Koža! Lielā skudra. Tā, nu tagad ir krietni labāk ar to līdzsvaru. Tur tie divi zari tā interesanti savijās. Re, kopaina. Nu vai nav skaisti? Parastā priede. Vispār interesanti tiem nosaukumiem, kad es sāku pētīt, kā tos visus manus mīļos skujeņus īsti sauc, tad lieliskajā Audera grāmatā, kas man ļoti patīk, tad tur es tā ļoti centos ielāgot tos nosaukumus, un tad es sapratu, ka droši var teikt parastā egle, parastā priede, nu tā, viss parastais, latviešiem viss ir parastais, bet blakus ir arī latīniskais nosaukums, un tur tie ir ļoti sarežģīti un katram citādāk. Tajā latvieši vienkārši tāda praktiska tauta, ņemam, ieliekam parastā un strīda nav. Jo, nu, loģiski, kas mums var neparasts te būtu parastais. Bet, ja pacenšās un ir tik traks kā, piemēram, es, kam vienkārši visu laiku gribās kaut ko griezt, tad var to griešanas ārprātu ievirzīt kaut kādā tādā lietā un sanāk tāda Latvijas Pinus Silvestris neparastā. Tagad es gribu uzkāpt vēl drusku augstāk, lai paņemtu nost no tās puses vienu to, kur es vēl varētu aizsniegt. Tas labi. Es tagad panesīšu tās trepas vienalga uz citu sānu. Tiesībā šīs trepas arī ir tīri labas, jo ārkārtīgi vieglas. Un var arī tāda vārga sieviete, kā es, var mierīgi pacelt un nolikt, kur ļoti vajag. Tā. Šitam jābūt tā kā nospriegotam laikam stiprāk. Šitā te. Tā. Lielās šķēres. Man ir te. Un viņas pašas paceļās. Viņām ir tāds spēks. Jūt. Atbalsta mani. It visā. Tā. Tā, šis ir tas zars, pa ko es domāju. Pilnīgi noteikti tam ir jānogriež šis un gals vadošais, tad arī šis apakšējais. Un tad var domāt pēc tam, vai vispār tas ir ļoti vajadzīgs. Tā, šitos, kas te konkurē, arī pagriež nost, lai iet uz to sānu. Nē, nu tīri teorētiski varētu jau arī ņemt nost galotni, lai vēlāk nav jāiet, patiesībā vajadzētu ņemt nost, jo vēlāk būs izmisums, jo tur vairs neko nevarēs izdarīt. Un ja nevar neko izdarīt,
tad apakša būs vienā veidā griezt un augsts kā man patīk. Tas vairs nebūs labi. Tas nozīmē, ka man vajag zāģīti. Un zāģīts baigi labi. Zāģēju es pat pati to var izdarīt. Nozāģēt. Un tad mēs domāsim, kā tik galā viegli nav ar tādu tik pamatīgu jau stumbru, kuram ir šāda nesoša galotne, bet kaut ko var izdarīt arī formas ziņā, var saglābt un priedēji zarus var veidot faktiski visu laiku. Tā, un lai es to varētu vispār izdarīt sakarīgi, man šis vispirms ir jānozāģē. Ups, tas bija baigi smags. Tā. Es pišķiņu pielīdzinu, lai tas tā smuki sadzīst. Tā, un tagad šai brīdī ir ļoti interesanti, jo ir jāizdomā varbūt jau tagad, kuru no šiem zariem es varētu deleģēt, kļūt par galotni, kuru mēs pēc tam atkal varēsim pieveidot, paveidot. Un ideja parasti ir tāda, nevis paņemt pašu lielāko un smagāko no zariem, bet varbūt tieši otrādi kādu mazāku, vieglāku. Kāpēc sanāk, lai es varu tā drusku tālāk redzēt no attāluma. Tā, tagad mums ir interesanta jauna virzība kokam augšā. Tur tā būs tagad mūsu iecerētā galotne, vismaz man no šejienes tā izskatās. Un, lai nav pārāk plašs tas vainags augšā, kā īsti labi nebūs, tad šo vajadzētu īsināt. Op, šādi. Un man šķiet, arī šim ir jāiet mājās. Tā. Un tur būtu jāpaīsina. Viņa liecās uz manu pusi. Es tieku no šejienes klāt. Jā, re kā liecās. Es viņai gribu noīsināt mazlietiņu to. Šo nost, dažus izgriežam ārā, vidējo spēcīgo paņemšu nost, lai viņi atkal iet mazliet interesantākā virzienā. Tā. Šitās skujas tāpat nokritīs, viņas var nolasīt nost. Uzreiz izskatīsies tāds vecāks koks, nobriedis. Tā. Un jo mazāki mums šie sāņu zari, īsāki un lielāks, resnāks stumbrs, jo vecāks kaut kādā mirklī izskatās arī pats koks. Tā. Kas te ar svecītēm, var kaut ko patīrīt ārā, lai pēc tam rudenī mazāk darba pagriezt. Tā, kopumā ir labi. Tā, kā tas tagad izskatās. Ha, man pašai patīk. Jā, labs. No šejienes tā galotne ļoti organiski jaunizdomātā galotne. Ja? Tā skaisti aiziet. Tur es vēl to griezumu vietu varu mazliet piestrādāt. Skaistāk.